Nē, viss. Viņai var būt. Tātad vajag sānstīt, lai un aizdarāt. Bija mums precedenti. Vaņodē. Tas muka bija ielidojusies. Pa lielam viņam īstenībā tas nav īpaši pareizi, kad mašīnai pilnīgi nav nekā, mašīna nav piesieta, nevienam cilvēkam, kaut kādam pilotam, īpašniekam, vai vēl kaut kā, jo, kurā gadījumā tu var kaut kāds sūds attaisīt vēl kaut ko, Uz tas jau pieredzējies. Tas iekāp manējā. Ņemot vērā visu Es jau aizēju un pieredzēju. Jā, labi, šo atzīmēšu. Mašīnas ir nav Latvijas reģistrācijas, vienkārši konkrēti lietotājs, kurš viņu lietot trasē, kurš pilnībā nesatbildīs par. Tā jau ir, ka tu no sākas taču aizēju un aizpild visu. Mājas ar kādu mašīnu startēm, tev vienam citam tikpat labi arī Latvijas mašīnā. Nav, bet tu šasīs, neuzsāc. Vajadzēs jaunu svērši, savēju. Tas pagaidām trīstās. Bija jau kādreiz vecajos golfa laikos, kad Zakas teikšiem Volkswagens. Es kāpēc viņi bija viķenīgi. Es krīt klasē hidrauliskās rokas brēmas. Viss. Varēja braukt ar klases sporta mašīnu. Es saprotu, nē, es vienkārši tāpēc, es tagad, teiksim, es nolikumu neizlasīt, teiksim, es zinu, kā, Japānā ir tā strīpās saucamā, jā, ka tur ir būtībā, tur visam jābūt ieskaitot magnetofonam obligāti iekšā. Nē, tas tā ir, tāpēc ir viena baigais basics, kas ir jāņem visiem vērā. Katrā valstī drifts ir izveidojies savādāk. Somijā viņiem prātā nenāk ielas klasē tandēms atļaut. Mēs viņus esam saglabājuši, tāpēc mēs nevaram tagad cilvēkiem, kas visu laiku ir braukuši, pateikt, nē, sorry, jūs tagad nebrauksiet. Jā, tur ir, tas viss ir dažādi, un tāpēc mums jāņem vērā nacionālā īpatnība, особенности национального дрифта. Mēs esam fiksēti. Tā tas ir jādabūna kaut kāds, tas jāizvēl vidēļies aritmētiskais, lai būtu ilgs paēdis. Kāda dzīva un gan viņam vieglas smiltis. Es ceru, ka neškarēs par to, ka, teiksim, jā, pakaļ riteņi būs ārpus sarkām. Čākarēs. Vienā sportē. Pagājuši gadā tika pievērts acis. Protams. Teiksim, atbrauca no Krievijas, jā, ar to Nissan, tur bija vispār, es atvainojos. Un, teiksim, ārpus sarkām. Kas vienīgo pro dalībnieku no Krievijas dzīs prom? Nē, Vai iedos viņam cīsiņus? Tas tikai kā piemērs, teiksim, ārpus sarkām, jā. Tas ir, es varu arī piekmiedēt, teiksim, tur kaut kādu vienkārši simbolisku lietu, un tas skaitīsies, viņi nav ārpus sarkām. Tā ir, jā. Tā ir, jā. Tu zini, kāda tam doma vispār? Kam tas ir vajadzīgs? Stānu sadursmē, tad, kad tev ritenis viežās, lai tu... jā, man tur stāv kartons kaut kāds biežs. Labi, kartons. Rikušķiedri, viņi jau var neko netur. Ar gordiem viņi taču nokos redz. Tas vairāk ir vispārēji cilvēku drošībai tā tālāk. Rotējoši riteņi braucot garām, var notraukt cilvēks, var uzbraukt, vai tev būtu sāns mazums, kas ko kā. Nākamais, piemēram, vēl viens tāds piemērs Riepai ļoti bieži īpaši driftā noārķējās gumijas nost, aizlobagājas kaut vai. Bet tāpat tās ārkas jau ir ārējās, augšējās malas. Tas jau nav līdz bankara apakšē, kad ir ka ritenis ir ārkā. Tas sanāk augšējais punkts. Teiksim, tas pats, kas ir tam, kā viņi sauc, Kaširoku, tam mūsēm vai ājāšanas sastē. Viņam jau ārkas tieši tāds pašs augšējā mala ir uz ārā, un uz ārēju viņš aiziet. Viņam apakšējā, tad tāda ritenis kaut kur centimetri ir kaut kāda 5 ārā, brīvs pilnībā paliek. Tā kā nomestu gumiju nost norāk, tā ir mazāk kā problēma. Nē, to lielam tas ir vispār pieņemt. Nē, man ir, tas mans sākīgs moments, tāpēc, ka es tiem izmisumiem cīnos. Es nezinu, kā būs pa sniegu man viens rezultāts, teiksim, es līdz asfaltam neesmu tiks normāli. Taču ir kuvalda un var izlancēt. Raivīt, jā, es zinu, ka tevis jāaizbrauc viss kārtībā.
vēl jautājums tādām lietām kā bumperiem jābūt obligāti? Pro klasē startējot, viņiem ir jābūt tieši. Strīt? Jā, strītam. Kāds darbs? Atklāts strītam attiecībās. Ir jābūt. Ir jābūt, bet ja viņš teiksim kaut kādā pirmajā kvalifikācijas braucienā tiek sašķaidīgs. Galvenais līdz tehnisko komisiju. Jā. Vai tāds spēlēns neparādīsies? Te gribu startēt savu Jā, par to tik runāts, lai būtu uzmanīgs vizuāli arī izpēt. Jā, tas ir tīcīgi. Visam šo atbrauc. Mašīna var būt no tehniskā vai no uzskaits noņem? Jā, mēs to jau izrunājām. Jā, mēs lai būtu gudrība tam nopastāt. Nē, es piedarīju vienam braucējiem, bet kad... Nē, viņš pats atbild to viņu, tā kā... Varbūt ir reālāk ieviest tā, ka vienkārši tā reģistrēta pierastu uz numuru. Strīt klasē tāda lieta varētu būt, jo, piemēram, pro klasē jau automātis, tas aiziet izņemot sporta licenci, tur ir iekšā šasīs numurs un pie savu dokumentu sporta. Tas strītam saktivot, paņemt kaut kādu mašīnu un darīt, ka viņi nezinu, ko un nav uz ko atsaukties. Visiem, kam ir drošības karš, kas var izņemt Nu jā, bet es provēju, mēs te nevar. Jautājums. Process. Jā, precizēt. Homologācijām visām, Nu, vienmēr sakot, paņem automašīnas bildes, karkas un certifikātu. Vienkārši tā viedokļa bija cilvēki, lai uzskaits mašīnas, ko es attīksim, arī nav vajadīgi maksāt numuru. Un vienkārši tā reģistrēt, lai tu zini, kas tas vispār ir, ko īpašāk tajā mašīnai pieregistrēt to šasīt numuru. Teiksim, Ja, nu saka, tas varētu būt. Mēs jau varam izdot savu tehniku. Iekšējā komisijā izdot pašu savu kaut kādu atskaišu sistēmu šajā jautājumā. Es arī nesaredzu iemeslu, kāpēc, lai šādas mašīnas Izveidot vienkārši mapiņas. Man vēl Tu jau jautājums. brauc slēpē, klasē Jā, tieši tā. Jautājums ir... Ja programmā viņi ir jāpiesien kādā, Jā, protams. uzbrauks Sarkanā cilvēks, šķiķis. tad teiks, tā nav mana mašīna. Bet, nu, Nē, to mēs jāpriekš organizātoru Tā, man jautājums tomēr par tām sporta pasēm, teiksim, man īpaši liels skaidrības par to vēl nav, bet, man, piemēram, mašīna kuzovs bijušais, kurš brauc nacionālā klasē, un man laikam ir tā skaitamā sporta pasa sanāk, un man viņi ir kaut kas tur jāatjauno, vai kas tur, man nekādas homologācijas, nekas tur nav pagaidām. Karkas certifikāts tev vajadzīgs? Karkas man ir, un viņš ir... Bildes? Tur ir iekšā bildes, man ir tā grāmatiņa. Ja tā grāmatiņa jau ir, tad jau viss. Bet viņa nav tikai uz mani. Tev ir sporta klasa tikai, kur ir divas bildes, kur mašīna tev no priekšu, no Jā. vairāk vai mazāk. Tad ir vēl atsevišķi certifikāts, drošības kartas. Tas ir ar to rasējumu? Jā, lapa Bez parakstīt. tā, ka nemaz nevar dabūt to sporta klasu. Nē, tādi man viss ir, tad sanāk, ka ar to nav pilnībā pietiek. Jā, bet pagarinājumu katru gadu. Nē, ja es braucu strītu klasē, man vajadzīgs pagarinājums. Bet tā sporta pasa ir, sanāk, derīga arī, ja karkasam ir izticējis termiņš, ja? Jā. Un, teiksim, ja es gribu